Kur ir tas āmurs un aktu, kur ir? Dublis numur 1. Ir līdzīgs. Tā, es domāju, sagaidīsim šo druski. Viņš kaut kur nāk, ja? Jā, viņš skrienot. Līdzīgi, jā. Dāmas un kungi, ir pienācis svinīgs brīdis. Drusīgs kumšs, bet svinīgs. Tātad šiem 11 dižajiem vīriem pievienosies viens 12. dižais vīrs. 12. kolēģis. Tātad redzam, ka tie absolūts pārsvars ir bijis vīriešiem, tātad spilgt izteikts vīriešu amats, Saeimas sekretārs un vienlaikus gribu pateikt paldies visiem maniem priekštečiem un nodot šo stafetes nūjiņu nākamajam 13. sekretāram, bet pirms es to darīšu, es tradīciju vadīts likšu sevi šajā galerijā un mēģināšu pildu. Vai man sanāks? Noteikti sanāks. Tu domā? Ir. Taisni ir? Vai tu labo pusīt uz augšu? Jā. Tā. Nu, un te paspiedīsim roku 13. sekretāram. Gan jau tev arī atradīsies vietiņa pie šīs sienas. Paldies. Es varbūt arī teikšu pāris vārdus. Un Dzintars, manuprāt, šajā amatā ir strādājis godam. Viņš nekad nav liedzis padomu, izpratni un iedziļināšanos jautājumos, kas kādreiz Saeimas deputātiem ir bijis jārisina ar Saeimas sekretāru. Un man ir labs piemērs, no kā mācīties. Es ceru, ka Dzintars arī turpmāk neliekas savu padomu, atbalstu un tiešām draudzīgu atbalstu. Man ir liels prieks būt 13. Jo tā nu ir gadījies, ka 13. datumos man vienmēr notiek kaut kas labs, un skaitlis 13 ir kaut kas ļoti jauks. 13. februārī man ir meita piedzimusi, 13. oktobrī es savulaik esmu disertāciju aizstāvējis, 13. decembrī man ievēlēja par profesoru, un būšu 13. sekretārs. Ceru, ka strādāšu atbilstoši šim labajam skaitlim 13, un es pat esmu sev vietiņu noskatījis. Mana vietiņa būs šī, jo visi portreti pacelsies par vienu pakāpīti uz augšu, jo citur nav kur pakāpt 13. kad tas laiks pienāks. Cerams, ka es neizteikšu nekādas cerības, kad tas laiks pienāks. Nu, ko, Šis ir tik smags darbs. Pagad vēl vienu bildi, un tad